Tad drusku par projektu, kas bija īstenots Daugavpils cietumā. Uzskatām viņu par ļoti svarīgu projektu, un es ar prieku pieņemu to piedāvājumu piedalīties šajā projektā. Un no paša sākuma biju kopā ar visiem. Vienu reizi es biju aizbraucu uz Pēterburgu, nebija nodarbības, bet tā visas nodarbības apmeklēju. Un aktīvi piedalījos visos tur iniciatīvas un tā tālāk. Mums izdevās izveidot komandu, un vispirms mums bija paredzēti 14 jaunieši, bet pašā sākumā 4 mums aizgāja prom un palika 10. Viņi līdz galam, līdz finišam tika. Bija grūtības, no sākumā bija drusku sastinguši, bija tādi jautājumi, priekš kam tas vispār vajadzīgs, un kas mums par to būs, kā parasti, Bet pēc tam visi atvērās un gājām uz priekšu. Mums tika iztenota iniciatīva REPS. Es gribu pateikt, bija ļoti interesanti. Es drusku neticēju, ka izdosies, bet gāja forši. Visiem izdevās, un pat man un pārējiem pasniedzējiem, kuri jau sen nav jaunieši, bet izdevās. Un te pusotru mēnešu atpakaļ bija kāzas. Un es tam padomāju, kāpēc ne? Man ir jaunas zināšanas, ko es iemācījos un apsēdos un uzrakstīju 32 rindiņas repā. Paņēmu tur, noskaru mūsu pušiem, etkaram un atvaram vienu bītimē, uzliku un bija tāds maziņš pārsteigums, manu kāzu dienā. Liels paldies mūsu pasniedzējiem, Edgaram un Arturam, es gribu pateikt, tāpēc, ka viņi iemācījās savas jūtas un emocijas, salikt kaut kādas tur rindiņas un stāties priekšā, viegli, man liekas, ka skaisti izdevās mums. Es ticu, ka tas projekts dos pozitīvos rezultātus, varbūt ne uzreiz, bet būs. Viens no tādiem pārsteigumiem, ka viens jaunietis ļoti viņā iepatikās tā neformālā izglītība, un viņš pēc atbrīvošanās grib stāties jauniešu klubā Māja, un tur strādā kopā ar jauniešiem neformālā izglītības jomā. Kā jau visi runājās, tas liels sasniegums, ka uz mūžu notiesātie tika iesaistīti šajā projektā, tāds neparasts solis. Un balstoties uz šo pieredzi, ko mēs tagad parādījām visiem, pēc jaunā gadā mums tagad notiek latviešu valodas kursi Daugavpils cietumā, un būs atkārtoti iesaistīti 2 uz mūžu notiesātie, ka būs visi saskaņots. Mēģināsim vēlreiz to palikt. Tā kā es no Daugavpils cietumā esmu viens, kopā ar mani neviens nebrauca, man te ir mūsu priekšnieka uzruna. Gribu jums nolasīt ar to. Tātad, labdien, Mūsu priekšnieks uzskata, ka tāda veida projekti labvēlīgi ietekmē ne tikai notiesāto personu restruktūrizācijas procesu, bet arī cietumā darbinieku dienesta amata pienākumu izpildīt, jo tāda darba pieeja ļauj restruktūrizācijas procesu veikt radošāk, novirzīties no šablonā veida darbībām. Papildinā arī paši projekta dalībnieki, jaunieši, kuri bija iesaistīti apmācības. Visi vienā balsī izteica, ka tāda veida pasākumi vēl nav redzējuši un, protams, vēlas turpinājumu. Priekšnieks šo projektu novērtē pozitīvi un, protams, gatavs turpināt tādu veidu sadarbību. Ar cieņu Daugavpils cietuma priekšnieks Valērijas Bertovs. Man te lūdza parādīt, ko es esmu iemācījies mūsu nodarbībās. Man, diemžēl, nav līdz tas bītiņi, tā muzika, un tad man laikam aizies jūsu palīdzībā. Tātad man kaut ko tādu jāizveido.
bija ļoti spilgti. Jā. Liekas, ka tāda cilvēka strādā cietumā ar jauniešiem. Tālāk vēlētos aicināt Ēviju no Jelgavas cietuma dalīties savā pieredzē. Labdien, sveicinājusies. Kā teicu, esmu Ēvija, Jelgavas cietuma sociālais darbinieks. Un mūsu Jelgavas cietumā mēs realizējām 10 nodarbību apmācību kursu un 4 iniciatīvu projektus. Jāteic, ka mūsu apmācību grupa bija unikāla savā ziņā, jo mēs apmācītāji bijām, es sociālais darbinieks, manas meitenes ceļties augšā, Svetiņa, psihologs, un Dācīte, kas ir atšķirībā no citiem, nav nevalstisko organizāciju pārstāvis, bet ir probācijas dienesta pārstāvis. Un, protams, Līga, kuras sapratu šodien nav. Lūk, tātad 10 nodarbību laikā mums bija tēma Es un manas sociālās lomas, kuru laikā mēs centāmies jauniešiem izskatīt tās, ko mēs uzskatījām par viņu problemātiskākajām lietām. Tas, kur cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts un resursi. Tā ir ģimene, tas ir brīvais laiks, tā ir nodarbinātība, tā ir atbildība un izprast sevi vispār kā cilvēkam. Mums ir bijis viss. Mums bija pretestība, mums bija pieņemšana, mēs mēģinājām veidot komandu, mēs mukām no telpas ārā nodarbības pusvidū un atgriezāmies. Mēs smējāmies tā, kā asaras līst, mēs dabūjām visu, ko vien vēlējāmies. Tā bija labs iegūms ne tikai notiesātajiem, kuri beigās teica daudz atzinīgus vārdus, un mēs redzējām, kā viņi mainās, kas viņos mainās, bet arī mums kā pasniedzējiem, kā cietumdarbiniekiem. Kāds viņi teica, ka viņi labāk arī izprot šobrīd cietumu un jaunieši, kas tur atrodās. Un arī tas, kad labāka, saprotošāka attieksme bija arī šobrīd ir no pārējiem administrācijas pārstāvjiem, kurus mēs uzaicinājām uz fórumu teātra izrādi, kas bija viens no iniciatīvu projektiem. 2 iniciatīvu projektu mums bija improvizācijas teātris, par tēmu Es sabiedrībā un Es ģimenē. Tur jau Matīs ar Uldi izstāstīja, ko tik mēs tur nedarījām. No Ulda projekta man vislabāk palicis prātā ir no tās daudzdzīvokļu mājas situācija, kad ģimenē bija locekļi, vecais tēvs un suns, kuri mazgāja traukus. Dekam puišiem šī situācija ar šo suni un veco tēvu vēl bija jāizspēlē. Tur bija arī ļoti interesanti, kurš bija suns, kurš bija vecais tēvs. Un tas, kas mums visvairāk patika, 10. nodarbībā mums bija, kad bija pēdējā nodarbībā 10 cilvēks, mums nāca iekšā projekts Paši un portreti, kuru laikā viena no mūsu telpām pārtapa par fotostudiju ar visiem prožektoru lampām un visu pārējo un aizklātu logu audumu un visu ko. Un puiši tādā paši ar sevi 10 līdz 15 minūtes viņš un fotoaparāts varēja paši taisīt savus pašportretus. Tur tad arī izpaudās tas radošums, ko viņi bija iegūši šais 10 nodarbībās, un pēc tam viņi arī šīs bildes saņēma, varēja pabrīnīties, par ko mēs arī pabrīnījāmies, kuram šis radošums izpaužās, kuram ir spēka demonstrēšana, kuram tomēr ir tāds vairāk jau šī attieksme jau tāda mierīgāka. Nobeigumam mums nāca pašiem portreti mūsu tā pasniedzēja Viktorija, tāds pilnīgi cilvēks no citas pasaules, tā kā no nākoja nopalūsi. Viņa, kad ienāca mums telpā, viņa vispirms ar pušiem iepazinās un prasīja, ko tad jūs te īsti darat? Kas te jums notiek? Vai jūs skatāties vispār televizoru vai ko? Un tad mums Artūriņš mūsējais salika rokas un teica, nē, kāds televizors? Es 5 gadi sēžu un 5 gadi neesmu redzējis televizoru. Un tad Viktorija tās acis ieplašās pieskatīja, ak, Dievs! 5 gadi bez televizora! Jūs taču neko pat nezināt, kas pasaulē notiek. Mums pasniedzējiem bija liels smiekli, ja? Un
paši notiesātie arī smējās, bet tas bija tāds, es tomēr domāju par to, cik tomēr šie viedokļi starp to, kas notiek brīvībā un to, kas notiek pie mums cietumā, ir atšķirīgi. Novēgumam liels paldies visiem tiem, kuri brauc uz Jelgavas cietumu, un paldies Dacei, kura pratījās uz Jelgavu no Cēsīm, lai šo veselu dienu pavadītu pie mums. Jelgavas jauniešiem pārstāvis Valērijas, kurš atnāca un kur Jelgavas jaunieši gribētu arī turpināt šo sadarbību ar mums Jelgavas cietumā. Protams, aģentūras pārstāvjiem neliels paldies arī pārvaldējiem. Atnāca pretī. Viss paldies! Paldies, Evi! Un tagad, kā noslēdzošo, aicināšu Ilzi no Jēkabpils cietuma. Viņai gan būs prezentācija. Tā arī ir. Labdien, klātesošie! Es esmu Ilze, strādāju Jēkabpils cietumā kā psihologs. Un sākšu mūsu prezentāciju ar anekdoti, jo mums bija tāda maza tradīcija. Tātad sarunājās divi ieslodzītie. Viens saka, es tūlīt tieši brīvībā un tūlīt precēšos. Otrs saka, tev nu gan arī interesanti izpratni par brīvību. Tātad Jēkabpils cietuma pieredze īstenojot šo te projektu. Tātad kā lielākā daļa mūsu kolēģu šeit jau atzīmēja un daudz tika pateikts dažādas labas lietas, daudzas patiesības un daudz bija arī tādas jaunas. Es varu tikai tā kā drusiņās papildināt, tātad mūsu komanda sastāvēja no manas kolēģis Evitas, kur arī šoreiz ir atbraukusi. Un mūsu komandā bija arī Dacīta no Madonas. Dacīta strādā tātad jauniešu domā, ir jauniešu lietu speciālisti, ja, vai teiksim kaut kas uz ko pusi, ja. Tā, un tad mums, protams, arī bija Lauma, kas mūs mazlietiņās tā kaučēja, ja, tā virzīt. Lūk, šīs pašas 10 nodarbības, mūsu tēma bija sevis izzināšana. Tā kā īstenībā jau liekas, tas ir tur tāds, runājam, strādājam, emocijas un ceļam augšā un pētam un skatāmies ar puišiem, jo tas nebūs nekāds noslēpums, kad atrodoties ieslodzījuma vietā, šie procesi apstājās. Vai mēs to gribam, vai mēs to negribam, tāda iekšējā emocionālā pasaule paliek tādā noslēgtā kastītē, un viņa netiek uztināta. Cilvēki ieslodzījuma vietās dzīvo citu dzīvi, viņi ir spiesti dzīvot citos apstākļos un pielāgoties. Un tad mēs arī komandā izlēmām, ka šī būtu varbūt tā tēma, kuru mēs varētu atkal izkustināt jauniešiem, likt domāt, kas es īsti esmu, kādi ir mani resursi, vai vispār viņi man ir un kā es ar viņiem varu strādāt. Un tad šis jaukais piedāvājums, protams, šī neformālā izglītības tāda metode. Tā ir viena no tādām lietām, ar kuru es nebiju līdz šim saskārusies, tieši tādā apmācību veidā, un arī tas bija ļoti liederīgi sākt tiešām ar to, ka sagatavoja mūsu pašus kā speciālistus. Mēs arī pavadījām brīnišķīgas 4 dienas apmācībās ļoti intensīvi. Es arī pati ļoti daudz ko guvu no šī tieši personīgi. Un tad mēs jau tādi sagatavoti un strādāt griboši metāmies iekšā šajās te bīņu šķelšanā un mēģinājām arī kaut ko šķelt. Kolēģi minēja, ka, protams, daudz pretestības, jā, tas arī mums bija, bet par laimi vai tāda sakritība, Jēkabpils cietumā mums izveidojās diezgan raita sadarbība arī ar pārējiem ieslodzījuma darbiniekiem, ar administrāciju. Neskatoties uz to, ka tiešām šie sistēmas cilvēki, mēs ienācām iekšā ar savu neformālo izglītību, jā, un bija gadījumi, kur cilvēki nesaprata, par ko ir stāsts. Bet kopumā varētu teikt, kolēģi arī piekritīs, ka bija ok. Protams, iniciatīva bija jāuzņemās mums, tas nav noslēpums, un pārējie kolēģi, kas arī strādāja, tātad mūsu ikdienas darbu neviens mums atlaides nedeva, tātad bija jāpaspēj izdarīt savus ikdienas darbus, un arī bija jāpaspēj strādāt šajā te neformālās izglītības programmā, kas, protams, ir papildus slodze,
Un tā ir tā kā varbūt viena lieta, es domāju, ka es arī runāšu no kolēģi, teiksim, tā kā puses, kad turpmāk tas tiešām būtu ļoti vērtīgi, ja tieši tos cilvēkus, kas apmāca, drusciņās varbūt atslodzīti, kaut kā, teiksim, dot tādu iespēju, varbūt ne tik lielā pārslogā strādāt. Tā, nu, kas mums notiek? Kas mums, tā kā es mēģināju taisīt šo te prezentāciju, nu tā īsti tātad rezultāts. Te arī jau iepriekš izskanēja ļoti daudz. Tātad šīs neformālās izglītības pieejas principi, nu viņu ir daudz un viņi ir baigi foršie. To, ko mēs nevaram varbūt panākt ar formālo, tātad ar neformālo mēs, tas ir tikai dažas lietas, ja, tātad tika veicināta šī sevis izzināšana, tika pilnveidotas esošās pareizās prasmes, ja, neaizmirsīsim, ka viņiem ir ļoti daudz dažādas prasmes, ja, tiem jauniešiem, kas atrodas ieslodzījumā. Bet mēs tā kā mēģinājām viņus pavirzīt uz šo te pareizo izpratni par lietām. Tā radīta citāda vide. Nezinu, kā bija pāriem, bet mums nāca puiši klāt un tiešām teica, ka mēs jutāmies kā brīvībā, mums bija forši. Mums nebija bailes, mums nebija tāds. Un arī mēs ar administrāciju panācām to brīnišķīgo vienošanos, ka šie zaļie cilvēciņi, ja, vai kā visur, kur viņus sauc, tie, kas pieskata uzraugi, izlocītos, tomēr neatradās mūsu mācību telpā. Tas bija ļoti liels pluss un puiši jutās ļoti brīvi. Jo, diemžēl tā klātbūtne, tad tas viss drusku savādāk. Tātad dot iespēju saskatīt sevī resursu. Protams, tā vēlme līdzdarboties, tas pieauga no nodarbības uz nodarbību. Protams, arī šī jauniešu grupa, kad nāca Daciekšā ar iniciatīvām, tas deva atkal tādu baigo bildi. Tas bija tāds, baigi augsts pasākums, un mēs arī pašas ar vaļām mutēm stāvējām un skatījāmies, kā tie ieslodzītie jaunieši tomēr ir, kā šeit jau kuro reizi viņi tikai cilvēki, bet mazliet kļūdījušies, ja kā viņi pavilkās uz aktivitātēm, kuras jaunieši piedāvāja, tas bija tā baigi smuki. Secinājumi. Te ir arī daži secinājumi. Tātad caur šo neformālās izglītības prizmu ir vienkāršāk panākt ieslodzīto vēlmi līdzdarboties. Tātad, jo mēs darījām tā, ka atlasījām iepriekš šos te puišus, kaut gan secinājums ir tāds, ka jāatlasa laikam ir ar rezervi. Tad mēs arī viņiem mēģinājām skaidrot, kas notiks, kā notiks, ka tas nebūs, ka tā būs neformāla vide, un šis ir veids, kā jaunieši vēlās sadarboties. Tātad šī ir elastīga aktivitāša izvēle, ja, un tāda pilnveidošana dzīvē. Tas viss, ko jūs noteikti arī paši esat izmēģinājuši, kas ir strādājuši ar šo metodi. Tātad, kas vēl ļoti būtiski, ir arī dažādas grupas varētu iesaistīt, jo mums arī nāca klāt ieslodzītie no citām vecuma grupām, un arī bija dzirdējuši no puišiem, kas nāk atpakaļ vienībās vai stāst, ka mēs darījām to, un tur bija tā, un tur bija šitā. Un arī cita vecuma grupas ieslodzītie vēlējās, tomēr bija ieinteresēti. Es pieļauju, ka tā varētu būt viena no kaut kādām nākotnes, varbūt tādas iespējas. Tātad, piedāvā citas sadarbības, uzvedības modeli, citas vērtības. To mēs arī izvērtējām nodarbībās, ja, izmantojot šīs neformālās izglītības pieejas. Tas tā kā darbojās ļoti, ļoti labi. Mūsu ieteikumi tātad, protams, vēlas novēlējums, ja, mēģināt kaut kādu to neformālo izglītību ieviest, lai viņa būtu ikdiena ieslodzījuma vietās. Šī tā apmācība forma. Otrais mūsu skatījums arī, ka tomēr ir, ja mēs tātad vēlamies šo kvalitatīvo apmācību neformālās izglītības, tātad būtu nepieciešams tiešām motivēti darbinieki, un tas dos labu rezultātu. Ja cilvēki vienkārši ar ziņojumu ieliek strādāt, tur nebūs rezultāts. Ir pašam tāds nodarbību vadītājiem ir jāgrib, un viņam ir jābūt motivētam. Jo pretējā gadījumā ir ļoti grūti strādāt, un ieslodzītie to jūt, ka tu nestrādā ar viņiem tā kā varbūt būtu vajadzīgs. Tātad neformālā izglītība ir ļoti labs instruments resocializācijas procesā. Es arī nepateikšu neko jaunu, tātad mēs to saskatām tā, ka tas tiešām
ļoti labi varētu darboties un turpmāk. Un te nobeigumā ir bildes. Tātad šīs ir iniciatīvas, kas šeit mums darbojās. Jā, kā jau arī mums ir video materiāls, kur var paskatīties blogā. Te augšā ir puiši, tātad tā bija viņu iniciatīva ar ēst gatavošanu. Mums bija pasākums ar nosaukumu īsts vīrietis. Tad mēs ļāvām zēniem tātad tiešām mūsu dāmas tā kā palutināt, jā, un tātad puiši parādīja iniciatīvu, gatavoja mums ēst, rakstīja mums dzēju, un tā tālāk, un bija ļoti skaisti, un tā, tā ir viena no tādām, tad mums tur vēl ir Rīgas vakarās iniciatīva ar suši gatavošanu, redzat, te viss noteikti tiek griezt un rīvēts un smērēts un ēsts, un pēdējais laidīgs, tātad, te ir arī iniciatīva ar to picu gatavošanu, tas nāk tikai viss no puišiem pašiem. Mēs tā kā ļāvām viņiem izvērsties un domāt, kā lutināt savas sievietes, vai esošās, vai topošās, kaut kā tādā veidā. Ja? Tā kā šis pasākums, manuprāt, izdevās un bija bez nekādām lielām aizķeršanām, un kā jau vēlreiz atkārtošanos, mēs arī paši, kā dalībnieki, arī iesaistījāmies un guvām ļoti daudz, arī tīri personīgi, tādu izaugsmu. Vēlreiz paldies Dacītei ar savu Madonas komandu Gatim. Tā kā tas bija tāds maziņš viesulītis, un arī mūsu kolēģim Jānim paldies, kas ir šad un tad arī bija mums kā atbalstošs plecs. Un, protams, arī jāpatos tāda cietuma priekšniekam un resocializācijas daļas mūsu tiešiem priekšniekam, ja, jo, kā es minēju, bija ok. Tā birokrātija bija drusciņās, bet nebija tik traki. Kaut kā laikam mums paveicās. Ja,